Čau visiem! Gribēju padalīties ar tādu foršu lietu, kas ir notikusi mūsu ģimenē. Jau kādu laiku pirms mēs pārcēlāmies uz Spāniju, tas varētu būt kādu pusgadu, mēs meklējam savam dēliņam auku. Tas neskapēc sagādāja ļoti lielas grūtības. Nevarēja atrast pareizo cilvēku. Viena šķība, viena greiza, viena tāda, viena šitāda, un uzticības nekādas. Un es atceros, ka bija tā drausmīgā neusticība un tādas bailes, kad es taču nav salikšu visur kameras, savu bērnu vienu nekad neatstāšu un tam līdzīgi, un es jau tā pārbaudīšu visu to lietu, kā tur iet. Un tagad, mēnesi atpakaļ, nepilnu mēnesi atpakaļ, man bija sesija, kur es izstrādāju šo tēmu, kur es izstrādāju arī, ja atceraties, bielkusi atsauksmi un video par pedofīliju un visādām tādām lietām, kas pasaulē notiek, un tur ir iesaistīti visi, tā teikt, dziedātāji arī Amerikā un vispārējais, un man bija ļoti nepatīkama šī tēma, un kaut kādā veidā man viņa skāra, bija sāpīga un bija drausmīgi baila, kad manā dzīvē varētu kaut kas notikt ar manu dēlu un tam līdzīgi, un es to izstrādāju, un man ir šī tēma pilnīgi garām ejoša, man viņa nav aktuāla, man viņa nekādīgi nesatrauc, un es viņu pieņemu kā kārtējo tēmu, kas ir pasaulē. Tā kā ir tik daudz laba, ir arī ļoti daudz slikta. Tas priekš manis ir tieši tā. Un es arī sapratu šajā terapijā, kad ja tu nelaid iekšā šīs te ļaunās, sliktās domas, ja tu speciāli nesties kaut kādas, varbūt arī filmas, vai tu speciāli nelasi tās sliktās ziņas, tas nav tavā laukā vispār. Tas vispār nenāk tavā laukā. Tas ir ļoti, ļoti tālu prom. Līdz ar to tā visa nav. Ja tu to neielaidi, tā visa nemaz nav. Un tas tev ies obligāti garām. Jo vienmēr ir jāatcerās tas moments, notiks ar tevi tas, no kā tu visvairāk baidīsies. No tā ir ļoti, ļoti jāuzmanās, ko tu ielaidi savā galvā, savās domās. Un es to izstrādāju un ļoti nopietni pārdomāju. Un ko jūs domājat? Mums ir aukla atrast. Mēs viņu meklējām reāli 2 nedēļas. Mums ir kolosāla meitene atrast ar kolosālu izglītību. Sanāca tā, kad viņa mācās joprojām tālāk. Viņai ir viens grāds, es neatceros kur, bet viņa mācās tālāk. Viņa tagad ir interjeru dizaineri, mācās, un viņai ir laiks, viņa neklātienē mācās, un var pieskatīt mūsu bērnu tieši tik, cik mums vajag. Un māca viņam katalāņu valodu, ir non-stopā ar viņu kopā, un man ir pilnīga uzticība, ka man dēla viss ir kārtībā un būs viss kārtībā. Man nav šo šaubu vairāk un tā nenormālā neusticība un likt kameras nezinu kur un tam līdzīgi. Es esmu īstenībā ļoti atvieglota, ļoti priecīga. Tagad man būs laika savām terapijām arī un laiks sev. Jā. Beidzot tas ir noticis un mūsu ģimenē ir jaunumi. Par to esam abi priecīgi ar Robertu. Gribēju padalīties ar jums arī, kā tas vienkārši strādā. Kad tu kaut ko atlaidi, tas aiziet no tavas dzīves un uzreiz notiek izmaiņas. Tas ir momentāli. Tas ir superīgi. Paldies, ka klausījāties. Visiem foršu dienu.